Tātad aloja vera, ja, jeb tūkstneša līlija, aug pārsvarā šis ļoti siltās un, teiksim, varētu teikt tāpat karstās vietās, tādās kā Āfrikā, Indijā, Meksikā, un vēl daudzās citās valstīs, kur ir atbilstoši klimats. Un, kā jau es minēju, tad no visām šīm šķirnēm, kas ir vairāk kā 300, kompānija NVA izmanto tieši aloja vera barbadensis mīlēri, jo tā esot visefektīgākā ar vislielāko lietvarības koeficientu. Un līdz ar to arī tas man ļoti priecē, tāpēc, kad es zinu, ka tieši šī produkcijā ir izmantots labākais no labākā. Un šis augs ir, varētu teikt tā, viņš ir nosaukts kā orķestris, ja, jo satur vairāk nekā 200 ļoti svarīgas un ļoti vajadzīgas cilvēku organismu sastāvdaļas. Un es varbūt tās te minēšu kādas dažas no tām, tātad principā tā skaitā tās būtu mono un polisakarīdi, piemēram, acemenāns. Par acemenānu es pat lasīju speciāli tur līdzu visu meklētājos un tā tālāk un skatījos, kas var rakstīt par šo grūti izrunājumu pat tādu, kā lai saka, lietu, kas tas tāds ir, un es jums teikšu, tas ir, to vajadzētu painteresēties, tas ir kaut kas fantastisks. Es arī šīs prezentācijas laikā nedaudz par viņu arī pastāstīšu, un es domāju, ka arī jums tas kļūs skaidrāks, kas tas ir. Tātad mikro un ultramikroelementus, tas satur alvejs augs, aminoskābus tādas kā glukazamīns un galaktosamīns, enzīmi, katalāzes, teiksim, pie enzīmiem tad ir minēts tāds kā katalāzes, amilāzes, lipāzes un citi, sekundārie augu savienojumi un augu taukškāps. Aloja vera ir unikāls augs, kurš no izskata līdzināts kaktusam, kā es arī teicu, un uz šo brīdi ir zināms vairāk nekā 300 aloja vera šķirnes, arī to jau es vairāk reizes jau minēju. Varbūt tās mazliet atkārtošos, tad kompānija NVA visas savas produkcijas ražošanai izmantot tikai šo visaugstvērtīgāko no šķirnēm aloja vera barbadensis mīlēri. Aloja vera auga ārstnieciskās īpašības ir zināmas jau ļoti sen, un pirmie ieraksti par aloja vera ārstnieciskajām īpašībām bija veikti senajā Ēģiptē, jau vairāk nekā 6000 gadu atpakaļ. Un tāds ļoti pazīstams vēsturisks personāžs tāds kā Kleopatra un Nefertiti izmantoja aloja vera sulu ikdienā kā kopjošu līdzekli. Tieši tāpat ir saglabājušies pierādījumi par šī brīnišķīga auga izmantošanu Indijā, arī Ķīnā, senajā Grieķijā un Romā. Aloja vera satur sevī vairāk nekā 200 ļoti vērtīgas uzturvielas, to es arī vairāk kārt minēju. Starp šiem komponentiem ir 20 minerālvielas un 18 aminoskābes, tā skaitā visas neaizstājamās aminoskābes. Ārkārtīgi svarīgs šis temats ir, jo ir, ko nozīmē neaizstājamās aminoskābes. Tas nozīmē to, ka tās ir aminoskābes, kuras neizstrādā mūsu organismu, bet tām ir milzīga nozīme mūsu organismu šūnu reģenerācijā. Tātad šeit ir arī folīskābe, kuru tik ļoti iesaka ārsti visām sievietēm, kuras vēl plāno grūtniecību, kā arī satur 12 vitamīnus, tā skaitā tik reto vitamīnu B, kurš praktiski ir sastopams tikai dzīvnieku izcelsmes proteīnos. Pateicoties tam, aloja vera ir viens no ļoti nedaudzajiem augiem, kurš satur šo vitamīnu. Un ir ārkārtīgi svarīgi, šis vitamīns ir ārkārtīgi svarīgs veģetāriešiem. Redziet, tātad dabā par visu ir parūpēts, tātad viss ir sarūpēts, tātad principā cilvēkiem, kas ir pieņēmuši lēmumu dzīvot veģetāru dzīves veidu vest, un viņiem ir principā iespēja savā organismā arī iedot visu nepieciešamo, tā skaitā arī vitamīnu B. Aloja vera satur 20 minerālus, kuri ir mūsu organismu katalizatori. Tāpēc, ja mūsu diētā ir šo minerālu trūkums, tad mūsu organisms nav spējīgs normāli funkcionēt. Un, protams, ka tad mēs varam sastapt tādus simptomus kā nogurums, galvas sāpes, sāpes locītavās, muskuļos un vēdera dobumā liecina par to, ka organisms darbojās bez vajadzīgā daudzuma minerālu. Un ar pilnīgu pārliecību var apgalvot, ka aloja vera gēlu lietošana visos šajos gadījumos dod acīm redzams pozitīvus rezultātus. Pozitīvā ietekme, ko dod šī produkta lietošana, ir plaša un daudzpusīga.
tad arī dzīvē jau, ja kāds augsts saņēmis kādu nosaukumu vai ne, vai vēl kā savādāk, tam visam ir kāds pamatojums. Nu, lūk, tad pēdējo gadu atklājumu virkne, ja, kas ir laboratorijās veikts un klīniskie pētījumi, tos varētu arī pat dēvēt par ļoti nozīmīgiem, un tie ir pietuvinājuši zinātniekus tam, ka tie spēja rast atbildes uz šī unikāla auga noslēpumiem. Pašpēdējie pētījumi spilgti nodemonstrēja, ka viens no īpaši aktīviem komponentiem aloe vera sastāvā ir sarežģītākā olbaltumviela acemanāns. Tas ir tas, par ko es minēju jau sākumā un teicu, ka mazliet par viņu arī mēs arī runāšu par to. Tā ir tik stabila, ka praktiski nemainās līdz brīdim, kad sasniedz šūnas kodolu. Sadarbojoties ar imūnsistēmu, acemanāns darbojas kā imūnmodulators. Tas ir kā savienojums, kas stimulē imūnsistēmas šūnu darbību. Gadījumā, ja mūsu organisma imūnsistēma ir pazemināta aktivitāte, acemanāns to pastiprina, un ja mūsu organisma imūnsistēma ir par daudz aktīva, kas arī ir kaitīgi organismam, acemanāns to vājinās. Šādi var teikt, ka acemanāns regulē mūsu imūnsistēmas darbību. Diezgan bieži mums tā dzīvē sastopās vairāk termins, kad mums ir novājināta imūnsistēma. Un mēs pat nevaram iedomāties, ka varbūt arī kā savādāk, varbūt pretēji situācija. Nu, lūk. Tātad acemanānam piemīt pretīkaisumdarbība, kuri parasti ir tādām slimībām kā ulceratīvais kolīts, artrīta kuņģa zarnu trakta refleks, salasīja kopā artrīta kuņģa zarnu trakta refleks, ok. Tāpat tas normalizē cukuru līmeni asinīs, cukuru diabēta 1. un 2. tipu gadījumā. Acemanāni ir izteikti spēcīgi antioksidanti, kuri darbojas pat šūnu iekšpusē. Ļoti spēcīgi cīnoties pret brīvajiem radikāļiem. Tam ir milzīga nozīme aterosklerozes profilaksē un ārsteišanā, kā arī sirds slimību un Parkinsona slimību ārsteišanā. Acemanāniem piemīt antibakteriāla antivīrusa, antifungicīda, antiamēba iedarbība. Nu tā. Te vēl mazliet ir par acemanānu. Tā es ceru, ka visi man piedod, ka es te bišķiņ šobrīd šo informāciju gan lasu, ja, bet kā jau es minēju, pašam no sevis izrunāt, man jau ir diezgan grūti pat nolasīt, kur vēl atcerēties izrunāt. Bet es tā domāju, ka es vairāk par to padomāšu, parunāšu arī atcerēšos un varēšu gluži runāt grīz kā mediķis. Tātad acemanāni pastiprina makrofāgu un imūnsistēmas šūnu labos iznīcinātājus, kuras iznīcina visas svešās šūnas organismā, tā skaitā arī dažādu audzēju šūnas. Vēl acemanāni neļauj veidoties asinsvadu sistēmai audzējos, tādējādi novedot tos līdz iznīkšanai. Ar šo acemanānu darbību var izskaidrot tos pozitīvos rezultātus, kas tiek iegūti pacientiem pēc ķimioterapijas lietojot aloe vera sulu. Aloe vera paaugstina citostatiķu, pretaudzēju aktivitāti, kuri izpilda vēža šūnu iznīcinātāju vielu funkciju. Mēs šeit arī mājās vēl diskutējām ar Sandru, un Sandra teica, ka esot daudz citu viedokļu, kad aloe vera varbūt tās pat ne visos gadījumos var dot onkoloģiskajiem slimniekiem, bet cik es šobrīd esmu iegūšu šo informāciju, tad es neesmu atracis nevienā vietā, kur būtu rakstīts, ka to nevar pielietot, bet tieši rakstīts, ka ļoti veiksmīgi izmanto onkoloģijā. Tāpēc, varbūt tās, ka tas ir patiešām brīnum līdzeklis, ar kuru palīdzību var cilvēkam palīdzēt. Es nevienā gadījumā nesaku, ka tagad nevajag griezties pie ārsta un nevajag lietot zāles, bet, kā redzēt, šeit arī lasīju, kad principā aloe vera ļoti labi palīdz arī zāļu iedarbībai. Un rezultāts un efekts ir daudz augstāks. Lūk, tātad apskatīsimies produktu ražošanu. Kā mums te notiek? Kā tad tiek ražot aloe vera? Šajā slaidiņā paskatīsimies no kreisās pusītes un iesim uz labo pusi. Tātad aloe vera augi ļoti plašās plantācijās valstīs ar ļoti karstu klimatu, Meksikā, Brazīlijā, ASV, Āfrikā un tā tālāk, arī Indijā, protams, tas ir tas, ko es minēju sākumā.
lapiņu ārējās daļas, ja? Jo, nu, varbūt šī informācija ir svarīga, jo tas kādreiz kāds cilvēks mājās arī audzē alvēju, ja, un vēlās un lietot. Tātad tieši ārējai lapiņu daļai ir tāda viela kā alo. Labi, to es varu tās pateikt višķi vēlāk, bet katrā gadījumā šī viela, kas tur atrodas, var izraisīt caurēju, ja? Un tāpēc ļoti, ļoti akurāti jāatdauž šīs gēles no šīm lapiņām, lai patiešām nebūtu nekādu nepatīkamu pārsteigumu. Un tātad aloe vera lapas uzreiz pēc novākšanas nogādā tuvākajā pārstrādes punktā, kur katra lapa tiek nomazgāta un ar rokām, tātad gēles tiek rūpīgi atdalīts no zaļajām lapiņām, ja, tas no ārpusītēm tā izteikt. Un šādi panāk to, ka gēles nesatur aloīnu, nu redz super, ka priekšā ir šis rūtais vārds aloīnu, vielu, kuru izmanto kā caurējas līdzekli. Tātad gēles tiek atdesēts, ielikt speciālos audumu maisos, kuri savukārt tiek ievietot speciālos konteineros, un jau tālāk tas tiek nogādāts kompānijas MVA gala ražotnē, kur gēlām tiek pievienot vēl citi komponenti un gatavā produkcija tiek sapastēta produktiem paredzētajos traukos, un tālāk, ja mēs visi paši zinām, šie produkti nonāk mūsu mājās, un mēs viņus ar prieku lietojam. Nu, šajās bildītēs jūs redzat šo te procesiņu, jā, tātad 3 bildītes, un te ir ļoti pārredzams viss. Tad ir mazgāšana, jā, procedūra pirmā, pēc tam jau ir atdalīšana, kur tiek atdalīts šīs viesajās zaļās lapas no gēles, un tālāk jau gēles ir jau šajos lielajos apstrādes procesos jau notiek, kur viņiem tiek pieejaukt dažādi komponenti un tā tālāk. Tātad pie tā visa, ko jau minēju, man noteikti vēl tā būtu jāmin ārkārtīgi svarīgs fakts, ka visai kompānijas MVA produkcijai, kura tiek ražot, tiek veiktas nepārtrauktas un regulāras kvalitātes pārbaudes. Šīs pārbaudes veids gan kompānijas laboratorijas, nu, laboratorijas kompānijas tās, gan arī neatkarīgās pasaulē attīstās kvalitātes pārbaudotās laboratorijas, piemēram, tādas kā ČUF, Pulmana institūts un aloe biedrības SGSK, kā arī dermatest. Un tieši tāpēc mēs varam pilnīgi droši apgalvot, ka kompānijas NVA piedāvātā produkcija ir ļoti augstas kvalitātes. Jo diezgan bieži mēs sastopamies ar tādu lietu, kad cilvēki mums prasa, nu jā, bet šodien tirgu ir tik daudz, produktu un tik daudz preču, kurām ir it kā rakstīts aloe vera, ka ir pievienot un tā tālāk, bet tur arī ir mazas nianses, pa kurām es bišķiņi varbūt tās pieskāršos mazliet vēlāk, bet viņam ir ļoti, ļoti būtiski nozīme. Nu, lūk, tātad vēl kas ir svarīgi zināt, ka kompānija NVA seko līdz produktam, ar ko tā strādā un izmanto šo augstvērtīgo produktu ražošanā, sākot no tā augšanas brīža līdz pat momentam, kamēr produkts nonāk jau pie mums kā gala patērētājiem. Kā tas izpaužas? Tātad plantācijās, kurās tiek audzēta un ievākta aloe vera, kompānijas NVA vajadzībām tiek izmantot naturālā lauksaimniecība. Tas ir, kad netiek izmantot nekādi pesticīdi tur un dažādi citādāki elementi un arī netiek izmantot nekādi mākslīgie minerāli mēslojuma augsnes uzlabošanai. Tāpat tiek pievērst uzmanību tam, lai augs, kurš tiek ievākts, nebūtu jaunāks par to, cik viņam ir vajadzīgs būt. Praktiski tiek minēts, ka augu var sākt izmantot, var izmantot tad, ja viņš ir vismaz 4 gadus, 3-4 gadus vecs. Tā, un tam ir strikti jāatbilst tātad visām prasībām, kas tad arī nodrošina kompānijas NVA produktu augsto kvalitāti. Jo kompānija dara visu, lai mūsu piedāvātajā produkcijā būtu maksimālais iespējamais daudzums visu vērtīgo vielu. Nu, lūk, un te ir tāds mazs punkts, varbūt tās, es jau it kā minēju, ko aloe vera dod cilvēku organismam, pēc kādām problēmām palīdz. Tātad, nu, es varbūt tās gribētu šeit vērst jūsu uzmanību, varbūt tās pievērst īpaši, ja, un ieklausieties, kādām tad patiešām
daudziem jau pazīstamām problēmām aloe vera palīdz. Palīdz risināt šādas veselības problēmas, kā izmanto gremošanas sistēmas un visu zārdu traktu attīrīšanai, aknu attīrīšanai no dažādiem toksīniem, līdz ar to palīdzam aknām sākt normāli funkcionēt, palīdz žultspūšļu un nieru ārstēšanā, aloe vera novērš nierakmeņu veidošanos, novērš jeb mazina astmas lēkmes, palīdz pret migrēnu. Es domāju, ka šodien ļoti daudz cilvēku pazīst, ir vai kāds paziņas vai pat radi, kas patiešām diezgan bieži mocās ar neciešamām galvas sāpēm. Vienreizēji tās ir mocības. Lūk, tad arī palīdz pēc 1. un 2. tipa cukurdiabēta gadījumā, un regulē cukuru līmeni asinīs. Ja? Padomājiet arī šodien, cik ļoti daudz cilvēku cieši ar šo slimību. Un ja ir šis augs, kas patiešām palīdz šiem cilvēkiem veidot labu veselību un dzīvot pilnīgi citu dzīves teiksim, kvalitāti, es domāju, ka te ir vērts aizklausīties un arī ir teiksim, temats, ar kuru varam padalīties cilvēkiem, ja, un iegūt sev ļoti labus draugus. Tātad aloe vera, ko vēl dara? Normalizē kuņģu un zamtraktu darbību un uzlabo mikrofloru. Palīdz cīnīties pret herpes vīrusu. Redziet, šeit nekur netika minēts, ka viņš viņu ārstētu šo herpes vīrusu, ja, bet katrā gadienā viņš palīdz, teiksim, cīnīties pret to, lai šī slimība nebūtu ļoti tāda akūta un tā tālāk. Palīdz ārstēt psoriāzu un ekzēmu, ja, tad normalizē un regulē skābes līmeni organismā, stabilizē un nomierina visu organismu kopumā. Risina miega traucējumus, noņem arī pārmērīgas trauksmes simptomus, noņem spriedzi, palielina enerģijas līmeni organismā, barojot organismu ar vitamīniem, minerālvielām, aminoskādēm un fermentiem. Stabilizē un nostiprina imūnsistēmu, palīdz cīnīties pret dažādu vēju audzējiem, tostarp arī vēzi. Kāpēc, redziet, es arī tomēr par šo punktu arī tāpatās, kāpēc palīdz cīnīties pret audzējumu un pret vēzi, nedaudz jau iesākumā pieminēju, ja, kad vienkārši neļauj viņam attīstīties, neļauj attīstīt viņam to savu asinsvadu sistēmu, līdz ar to šie audzēji iznīkst. Vienvārds sakot, aloe vera nodrošina organismu ar visu nepieciešamo, lai tas ir spējīgs normāli funkcionēt. Aloe vera varētu pat nosaukt par perfektu sabalansētu šķidro barību. Tieši šī iemesla dēļ to arī pieskaita pie ļoti augstvērtīgiem uzturu bagātinātājiem. Vēl aloe vera palīdz risināt šādas veselības problēmas, kā dažādas ādas problēmas, kā jau iepriekš minēju, psoriāzu un ekzēmas, tad dažādas dzīstošas grūtas, dažādas apdegums, tā skaitā arī saules apdegums, insektu kodumus, dod sekmīgs rezultāts artrīta ārstēšanā, reumatisma ārstēšanā, palīdz cilvēkiem, kur cieši no dažādām alerģijām. Es domāju, ka šobrīd jūs sākat nojaust, kāpēc šis augs ir savu popularitāti noturējis jau vairāk kā 6000 gadu, un vēl jo vairāk tas ir pateicoties zinātniskajiem pētījumiem, sāk kļūt vēl populārāks. Un domāju, ka liek būt šeit šaubīties, jo visi šeit, principā, veselības problēma risinājumi ir medicīnas pierādīti, ka dālēji patiešām to dara, to nodrošina, un tas ir fantastiski. Šobrīd tad arī paši redzat, cik daudz un dažādas problēmas spēja risināt šis brīnišķīgais augs aloe vera. Un lietojot aloe vera sulu, mūsu organisms saņem tam visu nepieciešamo, un tas sāk intensīvu attīrīšanās procesu, un paši ziniet, ja mūsu organisms attīrās, līdz ar to viņš arī spēj funkcionēt daudz normālāk, viņš uztver visas vajadzīgās vielas un tā tālāk, un kad mūsu organisms jau ir mazliet tiks galā un attīrījies ilgstoši organismā uzkrātajām toksīniem, jūs sajutīsiet enerģijas un veselības un spēku un prieku un pieplūdu un principā es domāju, ka tie cilvēki, kas jau ir veikuši kaut kādas attīrīšanās kūrus un tāpatās lieto arī dažādas uzturu bagātinātājus un varbūt tās arī pieturās pie veselīgi, teiksim, pārtikas dalījumu un vēl kaut kā savādā. Tie visi man viennozīmīgi piekritīs, ka ir pilnīgi cita dzīves kvalitāte, ir pilnīgi savādākas sajūtas, kad
šodien jau ir zinām ļoti daudz simti cilvēki, kuri pateicoties tieši mūsu kompānijas NVA Aloe Vera Parbadensis Miller sulām ir guvuši ievērojams pozitīvs veselības rezultāts. Jūs man uzdosiet jautājumu, no kurienes es to zinu un kāpēc es to apgalvoju. Tāpēc, kad mums ir pieejama tāda atsauksme Latvijā, kur cilvēki arī raksta savas atsauksmes un līdz ar to patiešām mēs varam ļoti pārliecināti paši arī citiem cilvēkiem paziņot, ka patiešām šis produkts strādā fantastiski. Un te ir tāds moments, ka kompānijā NVA ir ārkārtīgi bagātīgs preču klāsts, kurš ir izveidots uz Aloe Vera Parbadensis Miller bāzes. Un šodien es vēlos jums parādīt visu produkcijas klāstu, jā, bet taču uzreiz jāsaka, ka pārsvarā mēs precēm tikai pārskiesim pāri virspusēji, lai būtu priekšstats vismaz par to, kāds preču piedāvājums mums ir. Bet, protams, ka tā jau nemaz nebūs, ka es jums atdalīšu informācijā, jo par dažiem produktiem es jums tomēr pastāstīšu. Un šie produkti būs Aloe Vera Gels, teiksim, sulas. Un speciālie produkti, kas ir domāti, lai risinātu muskuļu, kaulu un motītā problēmas, bet par visu pēc kārtas. Tātad šķiram nākošo slaidu. Šeit mēs redzam jau sākumu šim katlodiņam, un es principā esmu jau pat arī tāds maz sagatavot maz štikerīts jau priekšā jau reiz, lai jūs paši arī varat izlasīt, un es arī varu reiz izlasīt. Tad kompleks SOS, ziniet, tas ir palīgās saukšanas vispasaules zināms, tāds, kā es saka, kods. Un tad ādas kopšanai 3-1. Šajā kastītē ir 3 produkti. Un tad pirmais ir mitrinošais koncentrāts sejai un ķermenim, otrais ir intensīvais krēms ar propolisu, un trešais ir sprejs sos sejai un ķermenim. Iesim uz priekšu. Tātad šeit mēs varam redzēt praktiski gan izvērt to, kas bija kastītē, tikai vēl ir klāt vēl viens produkts, tad šeit ir 4 produkti. Mitrinošais koncentrāts sejai un ķermenim, intensīvais krēms ar propolisu, atslābinošais termokrēms ķermenim un sprejs sos sejai un ķermenim. Redziet, arī uz katru no šiem slaidiem, jūs redzējāt, virsū ir arī visi šie laboratoriju zīmodziņi, ja, kad šī produkcija ir izgājuši šīs pārbaudas un ir atzīta par augstvērtīgu un drošu. Šeit mēs varam redzēt, tad ir putas un maska sejai, tad 2 produkti, tad putas un maska sejai. Nākošajā slaidā mēs aplūkosim, tad ir dienas krēms sejai, nakts krēms sejai un krēms acīm. Nepārprotiet mani, ja, tad tas nav jāsmērē uz acu zīlītēm, ja, bet sievietes pilnīgi noteikti zina, ko nozīmē krēms acīm. Tas nozīmē tieši acu plaksteņiem un ap acīm. Ja. Tālāk mēs redzam, produkts ir attīrošās mitrās salvetītes kreisajā stūrītī. Ļoti ērti ņemt līdzi, un viņas arī ir piesūtināts ar aloe vera. Tālāk ir maigais pīlings sejai, toniks sejai un kosmētiskais pieniņš sejai. Nākošajā slaidā mēs aplūkosim, sākās jau matu līnija, tad ir barojošais šampūns matiem. Tad ir barojošs kondicionieris matiem, sprejs, ekspresa ārstēšana matiem, šampūns matiem un ādai, tad 2-1. Ja? Šampūns ādai un matiem. Iegūžādāk matiem un ādai. Tātad šeit mēs arī redzam kopjošos līdzekļus, dušas gels, tas ir domāt, protams, ka dušas gelu cilvēki izmanto, kad iet dušā vai kā savādāk, mazgās kopu savu ķermeni. Šķidrās ziepas krēms, gels jūtīgi zobu tīrīšanai un gels zobu tīrīšanai. Principā atšķirība ir tikai ar to, kad nedaudz sastāvā mainās aloe vera koncentrācijas daudzums. Ja? Kaut gan
šiem produktiem vairāk neko īpaši nestāstīšu, jo zinu, ka tiks sagatavots vēl nākošās prezentācijas, kuros tiks ņemt kāda konkrēta līnija un par viņu arī tiks tā padziļināt pastāstīt. Šeit mēs redzam ir krēms rokām, reģenerējošais krēms rokām un vieglais krēms sejai un ķermenim. Tātad šeit ir jau nedaudz arī kaut kas parādās arī vīriešiem, bet, protams, te ir arī jau kopā mitrinošs losjons ķermenim, ārkārtīgi efektīvs. Pastieties, es nepavēlpis pierakstīju 74% aloe vera, jā, tad ļoti koncentrēti mitrinošs losjons ķermenim. Un principā viņu var izmantot, protams, gan sejai, gan ķermenim, rokām, visām vajadzīgām lietām. Tiešām tas ir ļoti efektīgi. Var pat pateikt to, ka ja jums nav speciāls krems pēc skūšanās, tad šīs losjons ir fantastisks, viņu var izmantot un tiešām palīdz pasargāt ādu no kaut kādām, teiksim, brūcīšu iekaisumiem un tā tālāk. Šeit mēs redzam arī skūšanās putas pašā centrā. Fantastisks produkts vīriešiem visiem, un zinu, ka ne tikai vīriešiem, zinu, ka sievietes ar viņu mums aizņemās regulāri. Un redzat šeit arī dezodorants rullītes, ja, kas arī, protams, ir veidots uz aloe vera bāzes. Nākošais produkts ir, tas ir vīriešiem, tātad balzāms pēc skūšanās un antistress krēms vīriešiem. Kā jūs saprotat, tas viss ir, protams, vairāk vai mazāk paredzēt pēc savas sejas apmatojuma noņemšanas, ja, ka parasti diezgan bieži sanāk tā situācija, ka mēs savainojam. Tad šie līdzekļi ir vienkārši fantastiski, kas mūs patiešām pasargā no kaut kādiem tālākiem iekaisumiem, ļoti ātri palīdz arī kaut kādām brūcēm sadzīt, un tas ir vienkārši super. Lūk, šeit ir arī interesants produkts speciālie krēmi solārijiem. Ja? Tātad tas ir domāts tiem cilvēkiem, kas grib iegūt ļoti skaistu un elegantu iedegumu, arī ziemā, arī vasarā. Un tātad ir arī šādi līdzekļi, jā. Okay. Šeit sākās sērija, kur mēs varam aplūkot, kur ir dažādi pretiedegumu krēmi ar LSF un SPF filtriem, un viņi mums ir, principā, es varētu reiz arī paši nākošo, jo šeit divos slaidos ir gan bijis viens un tas pats. Vienīgais atšķirās tas, ka mēs varam pateikt, ka mēs varam lepoties. Mums ir sākot šie filtri no 10 līdz 50. Tas ir ļoti stabili, aizsardzība pret šiem ultravioletajiem stariem saules kaitīgajām iedarbībām uz mūsu ādu, un mēs sev varam tā pasargāt. Un šeit ir ļoti jauka produkcijas līnija, kas ir domāta mūsu mazajiem, mūsu bērniņiem, baby fun līnija. Un šī slēdiņā mēs redzam ir sejas krēms bērniem, aizsargājošais krēms bērniem, ļoti maigs šampūns bērniņiem. Var pateikt, tiešām viss ir izveidots tā, izējot no tā, ka tas viss ir domāts bērniem, lai netraumētu bērni, lai patiešām bērniem patiktu mazgāties un patiktu sev sakot un lietot šos fantastiskos līdzekļus. Šeit kā ceturtais no produktiem ir maigais gels krēms bērnu mazgāšanai katrai dienai, vannas putiņas un maigais losjoniņš visi bērni produkti satur 35% aloe vera barbadensis mīlē. Pilnīgi visiem, mēs skatījāmies atsevišķi katram produktam un pilnīgi visiem viņiem ir 35% aloe vera barbadensis. Un šī mirklī, principā pat varētu, jo mēs mazliet tā kā pieskārties tēmai, par kuru es tā nedaudz gribēju uzlikt akcentu. Jo, teiksim, prezentācijas sākumā es arī minēju, ka es lasīju, priekšā var teikt tā lasīju, tieši par to, cik ļoti iedarbīgi un cik ļoti palīdz tieši šie teiksim, dzeramie gēli. Jo kāpēc tieši dzeramie gēli? Tāpēc, kad viņi tiešām veidā nonāk mūsu organismā. Un tur viņi arī ļoti aktīvi darbojās. Un tātad mēs šeit varam apstīties kā vienu no pirmajiem. Kompānija piedāvā mums 4 dzeramos gēlus. Un kā pirmojas mums vienkārši šobrīd tāda priekšā ir aloe vera dzeramais gēls ar persika gāršu. Ja? Un šeit arī pat jūs pat varat redzēt
normas dēls, kas arī. Satur vairāk nekā 200 vērtīgas uzturvielas, nesatur aloīnu un krāsvielas. Iepakojumā šeit redzat ir speciāls arī tātad plastikā pudeles speciāls, kas ir pārbaudīts, testēts un atbilstoši tam, kad patiešām viņas nekādīgi neietekmē un nereaģē ar iekšā esošo sulu. Un šeit ir 1000 ml. Un tiem, kas vēlās tieši šo sulu iegādāties, tad artikulu numurs ir 1025. Šī sula garšos, varētu teikt tā, pat pilnīgi visiem varētu teikt garšo šī sula, ja nu vienīgi jūs neesat viens no tiem ļoti nedaudzajiem cilvēkiem uz pasaules, kuriem negaršo persiki. Jā, bet ja jums garšo persiki, tad šī sula jums viennozīmīgi ļoti garšos. Un šo sulu arī ieteicams lietot tad, principā, pirms ēšanas. Iesaka arī lietot visai ģimenei. Nav nozīmes, cik teiksim, jums ir gadu. Par šiem, teiksim, daudzumiem, kuros vecumos kā lietot, es mums tās paziņošu. Un tātad pieaugušajiem tas ir jālieto 3 reizes dienā par 30 ml. Tas varētu būt, nu kā, lai vieglāk būtu saprast, 2 pilnas ēdamkarotes. Bet runa iet par ko? Tieši par šo gēlu, jā, tātad runa iet par gēlu un nevis jau par atšķaidītu gala produktu. Nu, lūk, principā šo gēlu var lietot vai nu tīrā veidā, vai arī viņu var atšķaidīt ar ūdeni, vai arī ar kādu sulu. Pieaugušam cilvēkam dienas norma būtu 90 ml, bet tepat man arī uzreiz jāpiemina tāds fakts, ka pārliek aizrauties nevajag. Visās lietās ir ļoti svarīga tāda lieta kā mērenība. Un ja ir tomēr laboratoriski pārbaudīts un pierādīts, ka optimālais daudzums ir 90 ml, ja jūs izdzersiet mazāk, protams, tas nekaitēs, jūs vienkārši negūsiet vajadzīgo daudzumu vielu, kas ir vajadzīgs organismā, bet ja jūs dzersiet par daudz, atkal savukārt iesaka tomēr to nedarīt. Un šeit ir vēl tāda situācija, kad var arī dot šo gēlu bērniņiem, jā, tātad no 3 gadu vecuma, 3 reizes dienā pat 10 ml, tad 3 reizes mazāk nekā pieaugušajiem cilvēkiem. Un dienas norma tas sanāk aptuveni 30 ml. Un ir arī tādas situācijas, kad mēs varam dot arī pavisam maziem bērniņiem līdz 3 gadu vecumam, un tad šīs te proporcijas ir sekojošas. Mēs viņu varam dot 3 reizes dienā 5 līdz 7 ml gēla, un tas kopumā sastāv 15 līdz 20 ml gēla. Un, kā jau es arī minēju, šos ieteiktos daudzumus nevajadzētu pārsniegt. Vēl viens tāds moments, ko es gribētu piebilst, līdz ar to, ka visi šie produkti ir naturāli, pēc atvēršanas gēlu uzglabāt noteikti vajadzētu leduskapī un ne ilgāk kā 4 nedēļas. Kaut gan šeit varētu arī piebilst, noteikti šī piebilde nebija vietā, jo, ja mēs zinām, ka visi ģimeni vai mēs, teiksim, viens pats lietojam un šie apjomi, kas mums pa dienu ir jāizdara, varētu teikt tā, ka 4 nedēļu, teiksim, kaut kā dīkstāvu šim produktam noteikti nedraud. Okay. Tātad iesim uz priekšu, skatīsimies, kas tad mums ir nākošais. Un kā nākošo produktu mēs aplūkosim tieši aloe vera dzeramo gēlu ar dabīgo medu. Un sastāvu mēs šeit ļoti labi arī varam redzēt, 90% aloe vera barbadentis mīlēt, 9% naturālais višu medus. Produkts arī satur C vitamīnu, tāpat kā iepriekšējā gadījumā, un tā ir 100% dienas nepieciešamā norma. Satur vairāk nekā 200 vērtīgu uzturvielu un nesatur aloīnu un krāsvielu. Arī tilpums ir tātad 1 litrs, artikulu numurs ir 10.128 tiem cilvēkiem, kas patiešām vēlās šo produktu sev iegādāties. Praktiski varētu pat teikt to, ka, ko Grīzē tur vairs īpaši neko nestāstīja, ja? Protams, kad medus šo dzērienu padara maigu un patīkamu, ja, jo pats par sevi tomēr naturālais gēls ir diezgan parūks, diezgan specifiski trūks. Un tāpēc šeit visiem produktiem, visiem šiem dzeramajiem gēliem klāt ir arī medus. Ja? Lūk, tātad skatāmies vēl viens tāds bagātāk aprakstu jau produkts no šiem dzeramajiem gēliem ir aloe vera dzeramais gēls ar medu un ar nātri. Ja? Tātad skatāmies, kas mums šeit ir sastāvā. 91% aloe vera barbadensis mīlēs, 7% dabīgais bišu medus un 2%
C vitamīns, A vitamīns un E vitamīns. Satur minerālvielas tādas kā dzelzs, mangāns, kalcijs, luteīns, histamīns, silīcija, dioksīds, ja vienkārši kā parasti cilvēks tautā sauc viņu par silīciju. Ja? Satur vairāk nekā 200 vērtīgu uzturvielu, nesatur aloīnu un krāsvielas. Arī ir iepakojumā litrs un artikulu numurs 1022. Taču par šo produktu es te mazliet bišķiņu tā kā vairāk jums vēlos pastāstīt. Ja? Arī šis produkts, protams, ir ieteicams pilnīgi visai ģimenei. Nu, kā viens no šiem produktiem ir ieteicams pilnīgi visiem cilvēkiem jūsu ģimenei. It īpaši visiem tiem, kuriem ir sirds un asinsvadu problēmas. Mīļie draugi, lielākā pasaules sērga īstenībā, ja mēs tā godīgi runāsim, ir tieši sirds un asinsvadu problēmas. Tieši šī slimība, nevis vēzis, nevis kāda cita, ir tā, kas ļauj un atņem dzīvību vislielākajam daudzumam cilvēku ikdienas, ikgadu pasaulē. Ja? Nu, tāpēc arī šis produkts varētu būt fantastisks ierocis cīņā par šo, teiksim, cilvēku glābšanu. Nu, lūk, mazliet es gribu jums nedaudz pastāstīt par tādu interesantu mikroelementu kā silīcija dioksīda. Silīcija, teiksim, vai pareizāk silīcija dioksīda ir ļoti svarīgs mikroelements cilvēku organismam, jo tas ņem aktīvu dalību saistaudu veidošanā. Un interesanti ir tas, ka praktiski cilvēku organismam pieņemamā formā tas ir pieejams tikai nātreiz. Ja otra dabīgā silīcija forma ir kvarca smilts. Es pat nevaru iedomāties, vai kāds no mums būtu gatavs uzņemt silīciju dioksīdu kā otrajā versijā, ja? Nu, okay. Vēl kāpēc silīcijas ir tik svarīgs, jo organismā šis mikroelements sāk trūkt, ja viņš sāk trūkt. Tad tas noved pie ļoti smagām sekām, jo sāk veidoties disbalans starp vairāk nekā 70 citiem makro un mikroelementiem. Un tas savukārt noved pie tā, ka sākās problēmas ar kauliem, asinsvadu sklerozi, iekļautās aterosklerozi, kapilāro asinsvadu bojājumiem un tā tālāk. Un aloe veras ar silīciju dioksīdu, kas iegūts no nātriem, ļoti spēcīgi uzlabo mūsu veselības stāvokli, dod mums stiprus elastīgus audus, stiprus kaulus, makus, snagus un, kā jau teicu, stipru veselību kopumā. Nu, lūk, tātad tas bija nedaudz par aloe veru, tātad dzeramo gelu ar nātri, ja? Bet mums vēl ir ceturtais dzeramais gels, un tas ir aloe vera dzeramais gels Free Move. Jeb viņam vēl citur klāto Free Move fitness. Kas tad tas par tādu interesantu produktu ir, ja? Un šeit sastāvā mēs arī varam atcīties sastāvu, tad 92% aloe vera barbadenses mīle, satur arī E vitamīnu, C vitamīnu, un šeit jau ir, redzat, ir glukozamīna sulfāts un chondroitīna sulfāts. Metilsulfanolu metānu satur arī tas saīsinājumā ar MSM. Tik citīgi skatījos Wikipēdijās un daudzās citās gudrās vietās, ko visi šie elementi nozīmē. Tātad ļoti interesanti, ko tas viss dod, un jo vairāk lasi, jo vairāk sāc saprast, ka bez tā visa vienkārši mēs nevaram dzīvot un nevar saprast, kā līdz šim brīdim vispār esam eksistējuši bez šī fantastiskā produkta. Nu, lūk, un tad satur vairāk nekā 200 vērtīgu uzturvielu, apelsīnu sūs ekstraktu, nesatura aloīnu un krāsvielas. Arī šeit iepakojumā ir 1 litrs un artikulu numuru esmu noslinkojis pierakstīt. Varbūt tās, ja kādam interesē, jūs varēsiet pajautāt tam cilvēkam, kas jūs uzaicināja, vai arī savukārt paši paskatīties, teiksim, kādā katalogā. Ko es šeit gribētu varbūt tās pateikt? Gribētu pateikt to, ka aloe vera Free Move ir revolucionārs sasniegums cīņā pret tādām veselības problēmām kā artrītu un muskuļu problēmām. Arī visa skeleta, tas ir jebkura kaulu locītavu problēmu risināšanā. Tāpat ir arī lieliska profilakse visam ķermenim un organismam kopumā. Te es mazliet par šo produktu arī jums tomēr pastāstīšu, jā, jo te man ir diezgan daudz ko izkonspektēju un tā tālāk, jo man likās, ka tas viss jums varētu būt saistoši un svarīgi. Un ir zināmas, ka ārstniecības un rehabilitācijas izmaksas
uz šīm slimībām, kuras es minēju jau augšpus, ir milzīgi. Tad, piemēram, ASV ap 12 miljonu dolāru gadā, savukārt apvienotajā karalistē šis cipars ir ap 3 miljoniem sterliņu mārciņu tikai vienā ārstniecības iestādē. Milzīgs skaits cilvēku cieši no osteoartrīta un reumatoīdā artrīta, kā arī citiem artrīta veidiem, kas ir saistīti ar psoriāzi un podagru, cieši no deģeneratīvas disku slimības un tās komplikācijām, piemēram, sāpes mugurā, līka mugura, pleca locītavu kustību traucējumi un sāpes. Zinām, cik tas ir problemātiski, ja tev ir jāiet un jākustās un jāstrādā un tev sāp katra kustība. Tātad išijas un citas sāpes, kuras pavada mūsu ikdienā. Nu, te es, protams, arī biju spiests nolasīt, un tas tāpēc, ka šīs visas tāds ir svešvārdi priekš manis. Nu, lūk, bet es zinu, ka ar šiem svešvārdiem ļoti daudz cilvēku ikdienā tiekās, tāpēc, ka tiem, kuriem ir šādas veida problēmas, tie viņas ļoti labi zina. Tātad pret šīm slimībām ir ļoti neaizsargātas sievietes, cilvēki ar lieko svaru, sportisti, kā arī cilvēki, kuriem ir smags fizisks darbs. Lūk, tad šie visi cilvēki ir šajā riska grupā, kuriem patiešām būtu ārkārtīgi svarīgi pievērst savu uzmanību tieši šim produktam. Parasti visiem šiem cilvēkiem tiek izrakstīti dažādi pretsāpju un pretiekaisuma līdzekļi, tablešu vai kādu ārstniecisku smēru veidā. Dažreiz pat izraksta ļoti spēcīgas zāles, vistādi steroīdus un imūnsupresantus. Aloe vera primul ir lieliska alternatīva visām šīm zālēm, jo tā dziļi un ārkārtīgi efektīgi iedarbojās uz šīm problemātiskajām vietām un dara to dziļi šūnu līmenī. Tādējādi panākot labvēlīgu rezultātu un cilvēkam nav jāgrauj savu veselību darot spēcīgos pat narkotiskos pretsāpju preparātus. Es domāju, ka tas ir pietiekoši spēcīgs arguments. Nu, lūk, šī produkta sastāvā esošajam glukozamīnu sulfātam ir unikāla iedarbība, un atšķirībā no spēcīgajām zālēm glukozamīnu sulfāts ir dabiska, droša un nekaitīga viela, kuras starp citu ir mūsu kaulos, skrimšļos un saitēs. Viņi atrodas arī mūsu organismā. Pētījumi liecina, ka pateicoties šīm vielām, mūsu locītavs iegūst lielisku aizsardzību pret to nodilšanu, noārdīšanos un pat spēj atjaunoties pieskrimšļi, locītavas saites, kuri jau ir traumēti. Ja? Nu, šī ziņa katrā gadījumā ir ļoti iepriecinoša priekš manī, jo man ir šāda problēma, un tāpēc tas priekš manis ir kā saldējs ēdiens. Nu, lūk, vēl arī šeit ir chondroitīna sulfāts, un tas arī dabiski regulē vispozitāti. Šinoviālais šķidrums ļauj locītavām brīvi slīdēt vienai pret otru, neradot bērzi. Līdz ar to neradot skrimšļu nodilšanu un noārdīšanos. Chondroitīns kopā ar glukozamīnu aktīvi iesaistās audu skrimšļu atjaunošanas procesā. Man, teiksim, ļoti svarīgi šie vārdi, kad es zinu, kad ir iespēja, pat ir cerība uz to, kad arī kaut kas atjaunojās organismā tieši šajā ziņā. Un šie MSM palīdz organismam likvidēt toksīnus un uzlabo asinsritu. MSM mazina iekaisumu un aktīvi palīdz atjaunoties muskuļiem. MSM ne tikai pasargā no iekaisumiem, bet arī mazina sāpes. Es, teiksim, šo MSM saku saīstinājumā, kā sākumā es jums nolasīju, ka tāda lieta ir, vai grūti izrunāt ir. Nu, lūk, tātad sērā ietvērtais MSM aktīvi iesaistās karotīnu veidošanā. Karotīns ir olbaltumviela, kas ir ļoti svarīga ādas, matu un nagu augšanai. MSM tāpat ņem aktīvu dalību kolagēna veidošanā. Kolagēns ir proteīns, kas nodrošina veselīgu ādu un locītavu kustīgumu. Sērs palīdz organismam izstrādāt imunglobulīnu, tas pieder pie antivielu grupas. Imunglobulīns ir nepieciešams normālai imūnsistēmas darbībai. Un MSM cīnās pret brīvajiem radikāļiem, palīdz tikt galā ar pārtikas alerģiju, kā arī kontrolē skābumu līmeni kuģī. Šeit arī, tad, kā jau minēju, iepakojumā ir 1 litrs, un atratorija artikuls ir, artikuls ir 10,131. Iesim pie nākošā produkta. Nākošais produkts mums ir Primul kapsulas. Ja, Primul kapsulas. Šajā
iepakojumiņā ir 60 kapsulas, artikula numurs ir 10251. Ingredienti, varētu teikt, tā sastāvā ir aloe vera, vitamīns C, tieši tāpatās kā dzeramajā čidrajā gēlā. Ir principā šīs kapsuliņas ir veidotas uz glukozes bāzes, ja, un glukoze principā arī skaitās kā naturāls un universāls enerģijas avots. Protams, ka šeit vēl ir ļoti daudz, vēl ir proteīni, ogļhidrātu, olbaltumvielas, taupielas, protams, tas jūs visi, teiksim, sabalansēt ļoti nedaudz. Tad ir vitamīns D, ir magāns un glukozamīna sulfāts un kondroitīna sulfāts un MSM. Tātad visi tie paši elementi, kas ir arī dzeramajā gelā. Tikai šeit patiešām ir tāda lieta, ka cilvēkam ir arī diezgan ērti, viņš paņem šīs kapsuliņas līdzi, lieto šīs kapsulas, es palaidu garām, tad principā tur bija, man liekas, pa 1-2 reizes dienā. Un skatāmies, tad nākošais no produktiem mums ir, šeit pašā centrā vidū redzam, ja, ir aloe vera tabletes, ja, viņas ir ledeņu veidā, kas arī savukārt ir veidots uz glukozes, ja. Lūk, šajā iepakojumā ir 30 tabletes, viņas ir caurspīdīgas, ja, tad arī nesatur nekādas krāsvielas. Un arī praktiski šeit mēs varam skatīties, tad arī proteīni, ogļu hidrāti, gels aloe vera un vitamīns C. Šīs tabletītes ir ļoti ērtas un arī pietiekoši iedarbīgas, tāpēc, ka viņas ir kā ledenītes un viņas pat rekomendē pareizi lietot zem mēles grīz, kā kādreiz, mēs zinām, validolu kādreiz cilvēki teica, viņš ir jānodzelē līdz beigām. Tātad, un kas notiek? Jo zem mēles ir vistiešākais saskars, tiešām nonāk šie elementi nonāk mūsu asinsritē. Ja? Lūk, tātad, ko es vēl varētu pie tā visu piebilst? Tātad ļoti efektīgi un organisms saņem visu nepieciešamo, kas mums ir vajadzīgs. Šīs tabletītes ir ļoti pateicīgas, tad, ja jūs kaut kur esat ļoti aizņemts, ja jums kaut kur jābrauc, jāskrien un tā tālāk, viņas var paņemt kabatā un ļoti ērti viņas var lietot un tā tālāk. Lūk. Un kā pēdējais no šiem produktiem ir nākošajā slaidā aplūkosim. Tas ir mūsu mazajiem bērniem našķītis, plus vēl ļoti kolosāla lieta vecākiem, kad bērns kļūst kaprīs, ja viņš nedabūna kādu našķi vai viņam gribās kādu konfektu, tad ir fantastisks risinājums. Ir šie gēlu lācīši. Tas ir kaut kas kolosāls, jo ar vienu šāvienu tiek nošaut 2 zāķi. Tātad, principā, bērns saņem savu kāroto našķi. Jūs varat būt pilnīgi droši par to, ka bērns ir saņēmis visu nepieciešamo dienas normai, lai patiešām viņa organisms spējīgs ir, teiksim, cīnīties pret visādiem vīrusiem, bet dažādiem brīvajiem radikāļiem, un jau no mazām bērnu dienām organisms spēk veidoties spēcīgs un tāds enerģisks un tā tālāk. Lūk, un tad šajā kārbiņā ir 30 lācīši. Bērnam var dienā dot kaut kur līdz 6 lācīšiem vairāk nerekomendējās, bet rēķiniet, ja jūs dodat starp ēdienu reizēm, kad bērnam gribās našoties, teiksim, 6 reizes jūs esat nodrošinājuši to, tad jūs varat bērnu paludināt. Lūk, tas būtu tā īsumā. Šeit arī šajos lācīšos kāds tad ir sastāvs. Aloe vera, ja, glukoza, vitamīns C, un tāpatās ir proteīni, ir ogļhidrāti un ir taupvieliņas. Ja, tātad, bet viņas ir ļoti nelielā daudzumā. Lūk, ko es varētu ar to jums pateikt? Es nezinu, vai jūs tikpat ļoti iedegāties par šo produktu kā es. Droši vien, kad bija arī atkarīgs no tā, kad man vēl, teiksim, bišķiņi ir jāapgūst šis temats, kā viņu pareizāk un raitāk pasniegt. Bet, jebkurā gadījumā, es domāju, ka tāds pietiekoši tāds labs pārskats jums vismaz radās par to, kas tad ir īsta aloe vera un ko viņi dod mums, teiksim, organismam, cilvēkam, ko mēs no tā varam gūt. Un es domāju, ka visi jūs man piekritīsiet, ka patiešām šodien mēs ieraudzījām to, cik ļoti šis brīnišķīgais augs var nākt mums
palīgā risināt dažādas problēmas, jeb varbūt tās vienkārši veikt profilaksi un neļaut nekādām problēmām mūsu organismā veidoties. Savukārt mums pavarās arī fantastiskas iespējas arī biznesam, jā, jo tāpēc, kad mēs zinām, ka visapkārt mums ir cilvēki, kuriem ir dažādas šīs problēmas, kuras es šeit nosaucu, kuras es minēju, un pateicoties šai augstvērtīgai NVA kompānijas produkcijai, mēs varam patiešām iepriecināt cilvēkus un līdz ar to arī uzlabot gan viņu dzīves līmeni, gan savēju. Nu, tas īsumā būtu tā kā viss, ko es šodien gribēju jums pastāstīt. Es zinu to, ka nākošajās reizēs tiks sagatavot atkal materiāls par citiem produktiem, un es domāju, jūs visi būsiet laipni aicināti paklausīties nākošās prezentācijas, tad jūs arī uzzināsiet par kādām citām precēm, kuras mēs sākumā arī aplūkojām slaidos. Ja? Principā runa šeit visur ies pagaidām par šīm precēm, kuras satura ir veidotas uz aloe vera bāzi.